Sveiki, skatītāji! Šodien atbraucām uz tehnisko apskati. Atļauj mums nedaudz filmēt. Paskatīsimies, kā mums veiksies šāda tehniskās apskates stacija. Šodien ar motociklu. Motocikls tiek iedzīts šeit uz apskati. Puiši pārbaudīs slēgtspējas sistēmas. Pirmā tehniskā apskate Itālijā šim motociklam. Šāda tehniskās apskates stacija. Es jau biju teicis, ka Itālijā var iziet valsts stacijā tehnisko apskati un ir iziet privātajā. Mēs ejam privātajā tehniskās apskates stacijā. Tas maksā 70 €. Gan automašīnai, gan motociklam cena ir vienāda. Tehniskā apskata Itālijā tiek izdota uz 2 gadiem. Itālijā tehniski apskatē motocikliem bremzes pārbauda uz stenda. Nezinu, cik tas ir droši vai pareizi, bet tā viņi dara. Itālijā motocikliem arī mēra atgāzes. Buongiorno. Cik es sapratu, ja es pareizi sapratu, ka tehniskās apskates protokols ir pilnīgi identisks gan automašīnai, gan motociklam, un viņi iet tehnisko apskati pēc protokola punkta pēc punktam. Nezinu, kā ir citās valstīs. Esmu bijis tehniski apskatē tikai Latvijā. Tur motocikliem tehniski apskati ir daudz vienkāršāk. Šeit tehnisko apskati motociklam pārbauda pēc pilnas programmas tieši tāpat kā automašīnai. Tas, protams, ir tikai mans minējums, es to neapgalvoju, bet iespējams, ka taisnās izplūdes mīlētājiem Itālijā tehniska apskate nespīd. Jo, ja nebūs katalizators, atgādes neatbilst normai un tehnisko apskati iespējams nevarēs iziet. Bet tas ir tikai mans minējums, es to nezinu, es to neapgalvoju. Kā es arī jau teicu, tiek veikts dažādas manipulācijas ar motociklu pēc viņa protokola. Lēnā garā, bez steigas, motocikls tiek pārbaudīts. Mēs redzam, motociklam tiek pārbaudītas gaismas, tuvā gaisma, tālā gaisma.
Viss lēnā garā tiek rūpīgi pārbaudīts saskaņā ar tehniskās apskates protokolu. Šim skaistulim veiksmīgi izieta tehniska apskate uz 2 gadiem. Kā tas notiek, jūs redzējāt? Šajā burvīgajā tehniskās apskates stacijā. Paldies par skatījumiem, par laikiem, rakstiet komentārus. Un lai jums jauka diena! Atā!